Pēc PSRS valsts televīzijas un radio raidījuma komitejas pasūtījuma Rīgas kinostudija. Kur tu ej? Tevi man vajag. Tāda trausla meitene un tik smags nesamais. Brauc uz pikniku, draudziņš mīl paēst. Vai viņa gadījumā nesauc Lou Strangers? Viņu sauc Džons. Vai Lūk kaut ko nodarīs? Kā tu viņu pēdējo reizi redzēji? Būs dažas nedēļas, viņš te vazājās apkārt. Vai man kaut ko pateikt, ja es viņu sastapšu? Baidos, ka turpmāk tu viņu vairs neredzēsi. Mirāža. Pēc Džeimsa Čeiza romāna Visa pasaule kabatā motīviem. Alvija Lapiņa scenārijs, režisors inscenētājs Alois Brenčs, operators inscenētājs Jānis Mūrnieks, mākslinieks inscenētājs Viktors Šilknechts, komponists Ivars Vīgners, skaņu operators Viktors Ličovs. Mušņickas montāža, režisore Esenberga, operators Hofmanis. Tērpu māksliniece Brauna, grima māksliniece Lapiņa. Filmas direktors Māris Kursītis. Galvenajās lomās Džīna Mirdza Mārtinsone, Kitsons Mārtiņš Vilsons, Morgans Reģimants Adomaitis, dublē Uldis Dumpis, Bleks Ins Burāns, Džipo Boris Ivanovs, dublē Mārtiņš Vērdiņš. Otrā sērija. Hello, Džipo. Dienā būs ēlīgi karsts. Bet labāk saule nekā lietus, vai ne? Nervozē. Nu ko, vai drebinās sirsniņa? Vai vairāk kā tev? Skaidra lieta rausties. Hello! Es neesmu gulējis ne brīdi. To var redzēt, kretīns. Džina, meitenīte, ceru, ka šovakar mēs apvienosim savu laimu un kapitālu. Džipo, piekabini traileri. Tūlīt. Viss būs ok, Džīna.
Tu zini, ko darīt, un visu izdarīsi, kā vajag. Nedrāzies. Šitam vāģim ir zvērīgs motors. Nu, braucam, vecais mūs gaida. Nu, kas par lietu, rasnulīti. Aizveries. Nospļaujies par savu sūdaino būdu. Boba puiši tev tur nožmiegtu. Drīz tev būs kārtīga darbnīca. Nopirks māju, vīnoglājus. Iedomājies, kā sievietes tev lenks, kad uzzinās, ka tev ir 600 000. Droši vien. Atvainojiet, miss. Jūsu mašīnai ir riepa mīksta. Ko tad man darīt? Netālu no Augstrītes ir darbnīca. Vai es varēšu tik tālu tikt? Domāju, gan, miss. Paldies. Lien ārā. Rasnais mērkaķis. Ja viņš neatmoķēs seifu, es viņam zarnas izlaidīšu. Un es tev, ja gulēsi kā toreiz kafejnīcā. Liecies mierā, Frank. Vai tad tu neredz, ka man paģēris? Man pavisam nelāga jušana. Dzert vajag mazāk. Liec nost pudeli.
Nu, aiziet. Tik līdz saklausīs signālu, drāz atpakaļ. Nu, varoni, nepielaid bikses. Vācies prom. Žēl, ka man nav laika. Es tev vēl parādītu. Hei! Kitson! Kitson! Pagaidīs! Stāv! Lupats aizmirsam. Tā, brauc. Rekālējuši. Nedrāz. Tev 3 miljoni seifā. Kāpēc nevis es, bet viņš? Kas? Tas, pie kura viņa lido. Šī tālu netiks. Rauk kā viņa mētā. Riepu nevar piepumpēt. Velna meita. Kārtībā? Kārtībā. Liekas, ka brauc. Slēpties un mudīgi. Tie nav viņi. Tas ir pasts. Šodien viņi kavējas 10 minūtes. Velns par āvis. Kur viņa pazudusi? Varbūt korķis uz ceļa.
zaguns kuķis. Nevarēja viņus apdzīt. Ko mēs darīsim? Ja bruņmašīna pienāks pirmā? Nekojiet. Pagaidīsim līdz nākošajai reizei. Čī. Nenormālā. Kā viņa cenas? Tu tikai paskaties. Ātrāk! Tūlīt viņi būs šeit. Palīdz man. Vajag paļķi! Kur nogulties? Kur nogulties? Kur? Šeit. Gulēs šeit. Ātrāk, Frank! Viņa brauc! Es viņus redzu! Ātrāk! Viņa izcepsies dzīva. Viņi sazinās ar aģentūru. Tātad laika palicis vēl mazāk. Jā, skaidrs. Es neesmu vainīgs. Es neesmu vainīgs. Es tāds klepus. Nokriepšu. Frank, tu viss esi asinīs. Frank, atnes manas drēbes, stulbeni. Frank! Es ievainots. Svilpe kabatā. Lāns, mums maz laika paliek. Kas ir šoferi? Beigts. Diezinu, vai viņš aiztika vēl citas pogas. Lācies prom! Tu mūs visus iegāzi, idiot! Nolāc līķī! Frank, nepsiho. Tikai pārsiesim, kā nāks. Pagaidi. Gan jau. Pagaidi. Būs labi. Pelns prāt. Kā mēs to vāģi? Tur iekšā tā būsim. Smilp! Kur Kitsons? Vēlreiz!
Nixon! Velns, kur viņš? Varu darīt, ka faraoni jau drāžas šurp. Nu, ātrāk! Stop! Kas noticis? Es dzirdēju šāvienus. Jālaižas projām. Jo ātrāk, jo labāk. Nē, pagaidi! Nē, pagaidi! Es seifu te neatstāšu. Ja nevar iebraukt, vajag iestumt. Pareizi. Atkabini treileri. Palīdz viņam! Paienost! Noķīlē riteņus. Stop! Velc priekš! Nu! Nu veicīgāk! Nu! Nu veicīgāk! Aiziet! Braucam. Do čemodāna. Sēdies. Varbūt tomēr pateiks, kā šāva. Klusē. Mēs vedam līķi? Ja? Nezinu. Ja viņi ir ieslēguši savu rāciju, policija mūs nograbs ciet. Divas slepkavības. Vai tu maz saproti, kas mums draud? Beidz īdēt kā bāba. Tu redzēji Morganu. Viņam vajadzīgs ārsts. Šis zārks var uzripot mums virsū. Vajadzētu nobleķēt riteņus. Esi ievainots? Kādu vēlmu pēc tu neesi kabīnē? Klusē. Es sēdēšu kabīnē. Ja šis dzelzs gabals pakustēsies, no manis paliks slapja vietā. Tev jāpaliek džipo tepat. Nabaga džipo prātā sajuks. Blakus tam nabagam 3 miljoni. Un līķis. Kur mēs to liksim? Dzirdi, ko tev saka? Lien mašīnā atslēdz akumulātoru. Jēzus Marija! Viņa tev nepalīdzēs. Tur taču cilvēks!
Viņš mani noteikti nošaus. Mirons. Pirms viņš nosprāga, viņš varēja ieslēgt radio signālu. Tāpēc vajag atvienot rāciju, rīkojies. Es nelīdīšu, man nav vēl apnicis dzīvot. Izskatās, kā apnicis gan. Jēzus Marija. Skaitu līdz 3. 1, 2. Neredzu. Parād man gaismu. Ātrāk. Nepinzelējies. Tā jau nav. Laidiet man ārā no šajienes! Laidiet ārā! Viņš dzīvs. Viņš dzīvs, ideja. Es arī, jā. Palaid mani. Tu nemaldies? Ne, es skaidri dzirdēju, ka viņš stenēja. Pats vainīgs. Labi zināja, ka es šaušu, ja viņš ākstīsies. Es viņu vietā sēdētu kā sastindzis. Velns rāvis visas tās pogas. Kā kapā. Viņš negribēja zaudēt darbu. Ja man būtu darbs, vai es ar jums te pītos? Tāpēc ķeries pie seifa. Ātrāk sāks, ātrāk dabūsim naudu. Nu kā? Vajadzēs pasvīst. Nostrādāts uz goda. Līdz kempingam vēl pusstundu, ko vēl. Griez cipars. Varbūt sameklēs kombināciju. Tu viņu? Šeit? Ko vēl gaidīt? Vai tu esi sajūcis? Tādā tur rokstī un pie tādas kratīšanās, kad vajag pagriezt par mikronu un paklausīties. Man 42 gadi, 15 reizēm un pārējie tāda patēlē tikai šaipus reizēm. Es gribu dzīvot. Bet dzīvot tas, kuram ir nauda. Tu saproti? Un te 3 miljoni dolāru. Tu atvērsi seifu. Saproti? Dzirdi? Tad šofērs ieslēdz radiosignalizāciju. Ko? Skaties uz ceļu. Ātri strādā. Paspējis tomēr, meita. Dod automātu. Dzīvu viņi man rokā nedabūs. Policija. Mūs var apturēt. Es pat ar viņiem parunāšu. Tu nemaisies. No kurienes braucat, misis? No Ģilgasas? Dodamies kāzas ceļojumā. Vai nepamanījāt uz ceļa firmas Svellinga automašīnu? Nē.
Ļoti žēl, bet es uz ceļu neskatījos. To nav grūti pamanīt. Mašīnai uz sāniem liela firmazīme. Un tu, mīļies? Nē. Tātad jūs to nozaudējat, bet tagad būs nepatikšanas? Tā jau ir. Nu, ko? Nekas, tukšs traileris. Laimīgi pavadīt mēnesi mēnesi. Uz redzēšanos, paldies. Nu kā? Viss kārtībā? Tas tips vēl dzīvs. Piemērota vieta. Mēs paši tiksim galā. Atver kapotu, it kā ķibelā ar motoru. Tad apsēdies zālītē un izliecies, ka tu gatavo brokastis. Rīkojies. Ko jūs gribat ar viņu darīt? Aiztaisi durvis un dari, ko tev teica. Labi. Pagaidi. Laid man ārā, es aizēju. Frank, es apņēmos tikai atvērt seifu. Klusē. Tu atvērsi kabīnes durvis un izdarīsi visu, ko es likšu. Frank, tu to nedarīsi. Es neesmu slepkava. Frank, tu taču apsolīji. Tā, Džipo. No šī brīža tu sāksi pats pelnīt savu daļu. Atver kabīnes durvis. Black. Sadabū lukturi. Es taču pats zinu. Viņš tur sēž. Un to vien gaida. Pasteicies. Frank, ja viņš mani nošaus, kas jums atvērs seifu? Tad neceri dabūt savu daļu, tāpēc pacenties. Viens trāpīt nevar no pāris soļiem. Otrs durvis nevar atvērt. Kretīni. Vai nevar jums kaut kā palīdzēt? Paldies, vīrs pats tiks galā. Uz Foundlake? Jā, jūs esat gājuši reģis. Ļoti vienkārši. Es jau otro gadu te braucu. Un jūs? Pirmo reizi. Nenožēlosiet. Manu sievu Milija. Bredfords juniors. Hello. Bet es seniors. Jums viens? Vai? Mums
Kāds ceļojums? Ja tu tūlīt nepārtrauksi. Braucam, Fred. Tu aizkavēji šo jauno pāri. Jā, patiešām. Vēlu jums laimīgu ceļu. Pateicos. Tu domā, viņš izliekas? Viss var būt. Nu ko? Viņš beidz. Tā rādās. Viņu vajag norakt. Vilksim viņu ārā. Svētā Marija, es vairs nevaru izturēt. Lūdzu jūs, laidiet ārā mani no šejienes. Speciāli jums izvēlējos šo mājiņu. Blakus mājas nav aizņemts, tā kā šis ir pats klusākais stūrītis mūsu paradīzes dārzā. Jums palēmējās. Vēlu patīkami pavadīt medus mēnesī. Pateicos, Mr. Hetfields, Edijs Hetfields. Pateicamies jums, Mr. Hetfield. Es pacentīšos, lai jūs neviens netraucētu. Jā, jūsu zināšanai. Publika pie mums vienmēr solīda, tā kā jūsu bagāža pilnīgā drošībā. Vienmēr jūsu rīcībā. Velns zina, ko viņš par mums padomāja. Ko padomāja? Ka jaunā sieva ir gatavā zos. Kāpēc? Paskaties uz sevi spogulī, jaunlaulātais. Man tas cirks jau ir līdz šejienai. Un nauda? Labvakar, Mr. Harrison. Mani sauc Freds Bredfords. Sveiks, mazais. Mēs esam kaimiņi. Gribu uzzināt, vai kaut kā nevar jums palīdzēt. Paldies, Fred. Man pagaidām neko nevajag. Starp citu, ir lieliski ēsma. Vai nevēlaties to pirks? Jūs pēc mums makšķerēsiet. Nu, protams. Tikai man pašām patīk parakt tārpus. Tu labāk sadabū man lāpstu, Fred, ok? Ak, lāpstu? Varu pārdot savēju. Tā nemaksās dārgi. Un kā tad tu? Bez lāpstas? Man ir sava metode. Ar dēļiem. Tā ir izdevīgāk. Bet tas nav pats galvenais. Galvenais ir zināt, kā saglabāt tos tārpus. Vispār man ir ideja. Lūdzu, paklausieties. Zini, varbūt citurreiz. Man nemaz nav laika. Kas jums lāpstu vairs nav vajadzīgi, Mr. Harrison? Vajadzīgi, kā tad? Firma Kalifornija, Norton un Smith korporācija iesaudējusi 9 cilvēkus, kas cietuši no smagām slimībām. Viņiem teica, kā ar laiku tos atsaudēs un izārstēs ar 21. gadsimta medicīnas sasniegumu palīdzību. Visi nomiruši. Firma šajā afērā sarausa žūksni.
vairāku miljonu dolāru apmērā. Bet kāds tam sakars ar tārpiem? Nesaprotat. Tārps taču arī var iesaldēt un biznesu taisīt cauri gadu. Nu, kā jūs domājat? Diez vai. Bet to lāpstu tomēr tu man sadabū mazais. Ok. Līdz viss būs galā, mēs ar Džinu pazudīsim. Man jau biļets kabatā. Rots. Šitā bedra maksā 150 000. 600 margāna dalām uz 4. Saprati? Tikai mūsu resnīca. Atkal neko nedarot. Dabūs monētas. Vajadzētu dalīt uz 3. Ko tu? Kurls, vai? Rokas pie tevis negribas smērēt. Es tevi saprotu. Bet es tur neesmu vainīgs. Džina taču pat izvēlējās. Ņem aiz kājām. Apvelc. Ok. Pagaidi. Kas ir? Viņam acis vaļā. Vietnamā es tev ātri iztaisītu par cilvēku. Par tādu kā tu? Jā. Prokurors Ādamsons apsūdz senatoru Periju Šteinu par to, ka viņš no firmas White & Donald Incorporated saņēmis kukuli $3 miljonus, lai būvētu supermodernu jūras karabāzi. Un tādējādi firmai būs gūms no Pentagona kopējā summā $1,5 miljona. Izmeklēšana senatoru Periju Šteinu lietā turpinās. Pērciet mūsu šokolādi, es un tu. Es un tu. Es un tu. Šokolāde, es un tu. Tagad paziņojums, ka nolaupīta bruņmašīna. Apsardzes daļas inspektori Dirksons slepkavus nošāvuši. Šoferis Tomsons vēl nav atrasts. Policija izsaka savas aizdomas, kā arī viņš varētu būt viens no bandas. Bruņmašīnu tās nolaupītāji tiek meklēti. Kā jau mēs ziņojām, firmas Vēling bruņmašīna veda naudu uz karabāzi. Kara apgabala štābs apsolīja izmaksāt prēmiju $10 000 par informāciju, kas palīdzēs sameklēt bruņmašīnu. Gribat, lai jūs mīl? Pērciet džinsus, Lee Cooper. Lee Cooper džinsos. Jūs esat neatvairāma. Džinsi, Lee Cooper. Es nevaru vairāk. Nevaru vairāk. Braukšu prom. Es atsakos no savas daļas. Ak, tā? Man nevajag nekā. Tikai palaidiet mani mājās. Diez vai tu brauksi mājās? Klausies, mazais. Paklausies taču. Tā ir bezcerīga lieta. Brauksim projām. Lai viņi pievāc savus velna 3 miljonus, mēs abi iztiksim bez tiem. Pietiek! Tu paliksi un atvērsi seifu. Es parādīšu tev
Un Džīnai kā to atvērt? 1,5 miljona. Katram tas taču ir kapitāls. Bet mēs ar mazo uzmājām. El, tu no spēles izstājies? Nē. Muļķi, tu taču esi traks. Rīt būs par vēlu. Nekur es nebraukšu. Frenks teica, ka viņam būs visa pasaule kabatā. Kur tagad ir Frenks? Barot ārpus. 3 līķi. Lai pelns parauj to nolādēto naudu. Es negribu būt nākošais. Es izstājos. Tu man atvērsi seifu. Vai arī gulēsi blakus Morgānam. Man nav citas izējas. Saprot? Lien iekšā. Ātrāk. Šodien būs ļoti karsts. Mūs arī jāredz kopā. Es tev lūdzu, liec man mierā. Piedod. Ejam? Ejam. Labrīt! Labrīt, Mr. Bredford. Nu, kā jūs atpūšaties? Pateicos. Rudenī te ir brīnišķīgi. Un galvenais tāds klusums. Es arī beidzot priecājos par klusumu. Bet puikas staigā pa kalniem un meklē bruņmašīnu. Bruņmašīnu? Vai te jūs televizoru neskatāties? Nē. Nē. Es esmu tik aizņemta. Es tūlīt. Saprotu. Unikāla aplaupīšana. Pazudis super seifs ar $3 miljoniem. Un nekādu pēdu. $30,000 tam, kas to atradīs. 10,000? Tas ir, es gribēju teikt, ka parasti dod 10,000. Washington Post, melns uz balta. Tūlīt redzēsit. $30,000. Hello, Mr. Harrison. Hello, Mr. Hetfield. Kā jūtaties? Pie jums ir lieliski. Jūs esat laimes bērns.
Nu, ko jūs? Nemēģiniet noliegt. Tur nekā nav. Palasiet, lūk, šo. Nozagt bruņmašīna. Armija kājās taču atrast nevar. Nevar tāpēc, ka necenšas. Visi tie viena banda. Lūk, teātris tas pats. Redzējāt? Labrīt, Mr. Hetzel. Labrīt. Sievietes vienmēr dara pareizi. Mana sieva arī tā domā, ka vīrieši radīti tikai nastu nešanai. Ne tikai. Jā, redzot jūs iepirkumu, ēdamais ir pamatīgs. Nu, kas daudz strādā, tam arī daudz jāēd. Uzredzēšanos, Mr. Hetzel. Uzredzēšanos. Vienmēr gatavs pakalpot, Miss Harrisone. Labrīt, labrīt. Labrīt. Gandrīz iekritām. Vajadzēs braukt pēc produktiem uz citu vietu. Kāpēc tu apklusi? Speciāli apmācīta policistu grupa sākus pārmeklēt visu tuvāko apkārtni. Es visu laiku domāju par to šoferi. Par šoferi? Policija uzskata, ka viņš ir bijis tajā bandā. Bet viņš ir 4 bērnu tēvs. Mazākiem tikai 6 mēneši. Paklausies, kāpēc vajag par to runāt? Firma samaksās ģimenei pensiju. Pensija noziedzniekam? Bet viņš taču nav noziedznieks. To neviens nesāks izmeklēt. Kāpēc? Mans tēvs strādāja par krāvēju noliktavā. Kādā jau kā dienā izrādījās, ka noliktava ir aplaupīta, sardz apšauta, bet tēvs pazudis. Policija pēc tam teica, ka tēvs pats ir organizējis aplaupīšanu. Mēs palikām 3. 3 brāļi. Pēc mēneša tikām izmest uz ielas. Tēvu tā arī neatrada. Atrada, kad sniegs noklusa. Policija vēlāk paziņoja, ka bandīti novākuši savējo, saplēsušies mantas dēļ. Tālūk, Džīna. Un brāļi? Tētī strādā bārā, par ārā sviedēju. Par Bobu nekā nezinu. Atvaino. No rīta man neizturēja nervi. Nekas. Arī saule ir plankumi. Ko mēs tagad darīsim? Ejam sauļoties. Es nevaru, Blek. Pirksti. Tie vairs neko nejūt. Nomierinies. Bet vai citādi nevar to dzelzkasti atvērt? Ar autogēnu. Pamēģini. Tagad. Šeit. Jā. Mēs uzsprāgsim gaisā. Bet tā jau var 10 gadus grozīt. Jā. Var jau. Var jau arī vispār neizdoties. Bet tu šoreiz ļoti pacentīsies, lai izdotos. Es neesmu Dievs tas kungs. Vajadzēs par tādu kļūt. Ej nost! Eņģelīši plivinās.
Ko tev vajag? Ņem. Pasteidzieties. Nekomandē šmurguli! Bet mēs šeit svīstam vienos sviedros. No lādēts! Aizveries! Ko? Trīnieks. Pirmais cipars trīnieks. Tu nekļūdies. Es skaidri dzirdēju klikšķi. Negrābsties. Sajauksi. Nu, rasnulīti. Es taču teicu. Vajag strādāt. Strādāt vajag. Miltīga mašīna. Cik tad cipara atlicis? Nu, kā minimums vēl 5. Nekas. Līdz vakaram atšifrēsi vēl kādu ciparu. Rīt atlikušos. Tu dievs. Tu esi vairāk nekā dievs. Saki, Eli, kāpēc toreiz pirmajā vakarā tu man neiesiti? Pasauli būtu zaudējusi lielu aktrisi. Bet vai tu vispār varētu man iesist? Kāpēc tu neatteicies? No kā? Tēlot manu vīru. Citādi būtu izjūtas tavs ceļojums pa Eiropu. Noskūps mani. Atvaino, Bretfords skatījās. Un tagad neviens vairs neskatās. Savāds tu esi. Mums jāiet. Ejam. Džipo droši vien ir izsalcis. Burvīgiem vakariem vienmēr disko. Disko un mīla vienmēr kopā. Un tagad mēs turpinām īsa šī vakara ziņas. No tiesas zāles mums ziņo, ka šī rīta tiesas procesā bija uzklausīti liecinieki, kas pārliecinoši apgāza pret senatoru Šteinu izvirzīto sūdzību. Advokāts, kas aizstāv Šteinu, apvainoja prokuroru neobjektīvā izmeklēšanā. Skaties un mācies. Džipo, pats lielākais gabals tev. Kā smaržo. Tu esi brīnišķīgs Tu šodien saimnieks. pamatīgi strādājis. Jā, paldies. Tu arī. Žēl, ka otrs cipars nojuka. Man jau tas bija gandrīz pirkstos. Nav svarīgi. Viens cipars dienā arī labi. Vai tiešām pēc nedēļas viss būs galā? Pēc 2 dienām. Ilgāk es netaisos tupēt šai vēlna cepeškrasnī. Tā tev nav pludmale līga vainīt. Aizveries. Turpinās nolaupītās bruņmašīnas meklēšana.
Bruņmašīnas vadītājs Tomsons vēl nav atrasts. Policija aizdomas, ka Tomsons ir bandas loceklis. Arestēts Tomsona paziņa kā Džons Stolkers. Stolkers nodarbojas ar ziedojumu vākšanu, lai atbalstītu Salvadoras bandītus. Pēdējo reizi viņš redzēts ar Tomsonu dienu pirms minētā uzbrukuma. Pagaidām Stolkers noliedz savu piedalīšanos firmas Vēlinga bruņmašīnas nolaupīšanā. Izmeklēšana turpinās. Apgala štābs palielinājis prēmiju tam, kurš sniegs ziņas par bruņmašīnu līdz $15,000. Bet tagad uzstāsies grupa Fujāzi. Viss ok. Viņa izpildījumā mana brīnišķīgā... Rīt šis Džons atzīsies kā jēriņš. Novāciet traukus, es neesmu jūsu kalponi. Bet viņš taču nav vainīgs. Vai tev kādreiz ir apstrādājuši policijā? Nē. Tad ejam gulēt. Bet kāpēc tad? Kāpēc tieši viņš? Kādam jau vajag, lai tas būtu viņš, un viņš atzīsies. Bet mums vajag, lai kāds sargātu traileru. Šonakt tava kārta. Tu jau tā. Dienā pārāk nopūlējies neesi. Tā kā šonakt var arī pavaktēt. Novēlu Laulenai patīkams sapnis. Apklust, idioti. Ejam, atskrieciet. Tu neiebildīsi, Duiņa, ka mēs ar džipo gulēsim šeit, gultās? Es domāju, ka mēs to esam pelnījuši. Bet lūdzu. Ed, kā man labāk braukt? Līdz Romai varētu ar lidmašīnu, bet no Romas līdz Florencei ar vilcienu. Varbūt nopirkt jauniņo Alfa Romeo, un tad pat taisno no Romas uz mājām. Tev arī nenāk miegs? Tik līdz mēs beigsim šo lietu. Es nopirkšu vāru. Un pēc tam brauksim ar tevi ceļojumā. Sāksim ar Parīzi. Un pēc tam Monte Carlo.
Vācies? Kāda tev maika āda? Džīna, tu esi brīnišķīga. Noskūpsti mani. Pievāc rokas. Pievāc rokas, ja negrib dabūt caurumu vēderā. Celies! Ja tu vēlreiz pamēģinās spēlēt šito spēlīti, Parīzi tev neredzēt. Skaties, ka nenožēlo. Es nesaprotu. Es nevaru. Varbūt pa kreisi. 5, 9. Tā, nevēl man nesanāk. Paklausies. Pagājušo nakti Palmbičā aplaupītas visas villas patīro. Pievākti briljanti par $10 miljoniem. To es saprotu. Un nesaprotam iemeslu dēļ, bandīti nav aiztikuši māju, kur dzīvo 90-gadīgā Marjorie Andersona. Tu iedomājies, kā cieši nabaga vecenīte. Tas ir ārprāts. Ko padomās kaimiņi? Kā man nekad nav bijis briljantu. Kad es par to iedomājos, man dzīvot negribas. Es nevaru vairs. Pirksti neklausa. Es neko vairs nejūtu. Nolādētā kaste! Izbeidz! Palaid man ārā, es aizēju. Es tev tūlīt aiziešu. Nu tad nošauj mani. Nu, ko tu nešauj? Ko? Rokas vēl 3. Tas ir Kidsons. Atver. Kidsonam ir atslēga. Bērnu! Pah, pih, puh, pah, pah, pih, pih. Kā tu domā, vai viņi varētu paaugstināt to prēmiju par bruņmašīnu? Pilnīgi. Skaidrs, ka paaugstinās. Tad mēs drusku pagaidīsim, kad šo prēmiju paaugstinās kā akcijas. Ko? Neko. Es atradu bruņmašīnu. Otrās sērijas beigas.